raidījumā autokross, rallija sprints un autošosē. 13. septembrī šakai trasē pie Kaunas punktu sezonai pielika mūsu autokrosisti. Tā kā pretī mūsējiem bija pulks ar lietuviešiem, cīņas grandiozas, īpašiem aizmūžu piecīņas žiguļu klasē. Lietuvietis Daņus Pilipavičs ar labu rezultātu te varēja sakārtot savu Baltijas čempionu titulu, bet Latvijas čempionātā nekas nebija skaidrs. Pat Imants Kolomēnskis pretendēja uz goda algu. Tā jau nav, ka matemātiski nav nekas iespējams, bet, es tā domāju priekš sevis nobraukt, un te jau manīsim. Pamainīja riepas, kaut kas nesanāca. Vai pārējie paņēma perfekti, vai es kļūdījos, bet kaut kādi izlīdz caur adatas caurumu. Kolomēnskis pat bija nopelnījis labāko startu vietu finālā, aiz viņa kā otrais Arnis Odiņš. Es ar kaut kur lasīju, ka vienmēr otrais esmu jau nodēvēts, bet, stabilitāte jau galvenā. Ja finālā tā sanāks, sezonas beigās būšu priecīgs. Šobrīd sirds mierīgi. Pie šī tik spēcīgas konkurences kā šodien sirds nevar būt mierīgi. Bija par agru priecāties, jo blakus Odiņam uz finālu pirmo startu rindu nostājās arī Odiņas sīkstākais sancensis pēc punktiem – Kristaps Maševskis. Viņam gan sāp par otrajā priekšvilcienā piedzīvoto sadursmi ar Rimvidu Matijošaiti. Lietuviešu draugi atkal šodien savu raksturi parādījuši, bet nekas ir vēl pēdējais brauciens sezonas, kur izceiks izspies maksimums un nebūs skatīšanās, vai sit vai nesit, būs jābrauc ātri. Beidz, jo augstāk tu tiec, jo mazāk tādu kontakciju. Tā ir. Pirmā rindā ir tāds lāsts, ka ir ātri jāmūk no pārējiem. To nespēja Zīmza. Lūk, kā šis cieta pēdējā kvalifikācijā. Tāds vilūšs stūm uzreiz divus mūsējos – Galvu Tētu un Ediju Zīmzu. Varbūt tāpēc Zīmzam ķibeli finālā. Sekas no šīs sadursmes. Šodien vispār starta izdevās, bet tam šodien finālā nebūtu nozīme, jo vai no redaktoram puses kaut kas tur man nobira un tāpat tā nobrauc malā un nefinišēja. Lietuviešiem cīņas ir smagas, bet, pievila tehnika šodien un nav noskaņojums. Kolomēnskim fināla starts nesanāca. Imants 4. Tad tika nāves grupas nagos. Leiši dūli, viņiem laikam tā ir patiešām tāda goda lieta. Nepaveicās. Šoreiz nepaveicās. Stūrī pa 180 grādiem. Tad riteni ķīlēja, un ko tu man tur braukt un pierādīt vairāk. Finālā līderu lomu uzņēmās Odiņš. Šādi finišējot viņš būtu čempions, taču šeit tev iespītējās degvielas sūknis. Rācijā jau teica, ka viss ideāli, aizmugurēja tur citās un mahājās. Neko, sūknis atteica asā pagriezienā. Pat taisnīgi tik kārtīgi, kad atvilkt, tad sūknis nedod tik daudz iekšā vairs un viss. Kamēr Odiņš bija saķēris galvu, Maševskis rādīja, ko samācījies no Pētera Solberga. Maševskis Latvijas čempions. Sirds gan nodrabēja, kad viņš ietriecās Remigijā Nešvidī. Tik pārsists radiators, taču Maševskis spēja finišēt. Pirmajā startā viss bija smuki, jau bija aizgājis jau blakus, jau tā kā bišķī priekšā, bet iedeva falšstartumu. Bet otrajā braucienā sanāca it kā labi, bet pēc tam bija baigās problēmas un bišķī uzsita pats kļūdījos, nevarēja savākties, bet beigas, es domāju, svarīgs finiša karoks tomēr. Pēc finiša gan bija trādrīts. Pilipavičam atņēma uzvaru par Matijošaitu sagriešanu, kad priekšā korķi uztaisīja Odiņš, taču vienalga. Pilipavičs Baltijā labākais. Brīvajā klasē mierīgāk. Latvijas čempionu godā jau bija Agris Brediks, tāpēc viņš todien startēja Čehijā. Lietuvā atlika uzzināt Baltijas čempionu, un tas mainieks Dovids Vaitkevičs. Jautājums bija arī par to, kurš Latvijas ieskaitē būs otrais. Šim mērķim vistuvāk bija aizmūs piecīņas guru Jānis Kozlovskis, taču šeit tev pēdējais priekšvilciens un izšķīts sajūta kurvis. Jānis Dreimanis nebija labāks. Pēdējā priekšvilcienā šis pats ripā. Finālā Dreimans pat priekšu Kozlovskim, taču finišā otrādāk. Kozlovskis priekšā un sudrabs rokā. Viņam pieredzīt viss kārtībā. Es tur bišķiņi pats, man tur kaut kādīgi es no rīta nositos finālā un nevaru. Man tie asie līkums sāk nesanāk, pūrnis stūm ārā. Un līdz ar to sāk baigi dejot mašīnu. Tad līdz ar to rezultāts tāds, kāds ir. Kozlovskis laimīgs. Es gribu baigi pateikties saviem džekiem mehāniķiem, ka šodien izdarīju brīnumainu darbu. Es no pēdējās vietas finālā varēju braukt tā, kā es māku braukt, tā, kā es varu. Visi kloķi strādā, visi mašīna lido. Ir fantastika. Es esmu ļoti priecīgs. Priekšpieciņas klasē līdz 1,6 litru motoriem. Priekšvilcieni pirmajā grupā visprātīgi. Andis Kļava, Aleš piekāpās Giedrjusam Stonim. Otrajā kvalifikācijas grupā nervozāk. Visu laiku Rudolfs Bogans centās atzīt Andi Vanteru.
Boganam nesanāca. Centās gan pamatīgi, bet Jāni Grīnvaldu stumjot. Liekas, ka kaut kādas sērgas atķērus īstenībā. Problēmas nebeidzās vēl aizvien. Bet, pabraukt var, es ceru, ka tagad uz finālu beidzot būs viss kārtībā, kā parasti. Un ka veiksies labāk, tomēr, ka veiksim beidzot arī stāvēs klāt savādāk. Kaut kas traks. Finālā kārtas bija par labu Boganam. Vanteržs starta posmā bija spiests piebremzēt, kamēr Bogans pārmala izskrēja priekšā. Šķita Bogans čempions, taču šim divi pūliņi. Rūdi, tu pats vainīgs. Pa lielam tās bija bremzes īstenībā neparedzētas. Kā nāca iekšā, es parasti turēju pilnā un bremzīt sēdināju, un tajā brīdī, kad bija jāsēdina taisni, pedāls iegāja iekšā un neiedomājos atlaist gāzi tā kā. Un kā bija tā. Bet es biju priecīgs, nokrito rūca, skatījos, ūdens bija iekšā radiatorā, viss varēja gāzt. Vanteržs, Latvijas čempions, trasē piekāpjoties vien Baltijas seriāla vinētājam Stonim. Ja es būtu pabraucis vairāk šajā trasē, tad būtu nedaudz vieglāk ar viņu cīnīties. Viņš tomēr to trasi ir atstrādājis, viss līkums ir pieslīpējis līdz pēdējam un tā kā viņš sanāk ātrāk. Otrajā priekšpiedziņas klasē ar 2 litru motoriem fināla pirmās starta vietas nopelnīja 2 lēši – Simons Kaspars un Šarūns Skaburskis. Blakus viņiem turpat bija arī Juris Spīķis, taču varēja būt vēl veiksmīgāk. Rekā otrajā priekšvocienā Juris Spīķis cīnoties ar Rihardu Daini palaid priekšā Skaburski. Mums zināms, kāpēc Spīķis centās ko glābt. Iesāku treniņus ar 3,5 kulveņiem. Pārvērtēju fizikas likumus. No rīta jau bija ļoti pasmaga situācija vispār skats uz dzīvi. Likās jau, kad neizbrauks vēl piedāvām elektrību pazudā, likās, ka vispār viss ir beidzies jau. Jānis Miščenko vispār nesavādā. Kā priekšvociens, tā cīņa ne par uzvarām, bet duelēšanās ar otro ešalonu, Ediju Ožu ieskaitot. Tas tāpēc, ka Miščenko alaži zaudēja startos. Lieku viņiem saprast, ka vajag iespringt višķi. Tā vienkārši nekas nebūs. Katru līkumu vēl iztestēja. Jā. Šis tas tiek gatavots priekš fināla. Šādas tādas krātas pieredzes pa visu dienu. Miščenko ir cīnītājs. Šim asins tikpat karsts kā Spīķim, taču fināla pirmais līkums un Miščenko cenšoties turēt stūri pretēji tai pusē, no kuras saņem sitienus, pēkšņi tika palaists brīvībā. Sakoja lidojums, ne tur, kur vajag. Starts bija labs, es jau biju feini iekārtojies. Nāca gala līkums, man kāds palīdzēja izkļūt ārmalā un tad kāds palīdzēja arī trupu saliekt. Pēc tam jau sākās atkal izpakaļcīšanās, bet tad un atkal ātrums otrais beidzās. Finālā līderu pozīciju uzņēmās Kaspars, lai tā būtu. Otrreizais viņa Spīķis un Latvijas tituls šim rokās, taču Spīķim sacīts cauri Boganam liktenīgajā vietā. Tad otrreizais Kaspara nokļuva Rihards Dainis. Labi, šis būs Latvijas čempions, taču atkal nekā. Jā, otrais pat bija vien brīdi. Jā, sezona turpinās un sezona ir beigusies, atkal tehnikas defekti. Pēdējie 4 fināli un 4 izstāšanās. Šoreiz ar ko? Ātrumkārbas defekts kārtīgo reizi jau. Tad tituls iekrīt rokās Edijam Varnesam. Viņš finālā cīnījās ārpus labāko trīnieka, taču cīnījās. Izdevību karām šim aizbraukt gan izmantoja Ēnārs Kenigsbergs. Izrādījās, ka Kenigsbergs ar šo apzīšanas manevru palīdzēs titulu gūt Mārtiņam Starkam. Starks nebija cīnītājs, jo ātrumkārbā ne otrā, ne trešā roba, taču finālā šis finišs sasniedz un sezonā 1 punkts vairāk nekā Varnesam. Skaidrs, no Starka konjaka kasta Kenigsbergam. Pakaļpiedziņas bagļu klasē Latvijas čempioni bija skaidri, tā Beāta Klipa, taču Baltijas ieskaitē viņi varēja atzīt dāvu sautu, īpaši zinot, ka Beāta pēdējā priekšvocienā saņēma dunku no vienas sproķis. Pēc tās gan ribs Beātei sāpēja, gan motors iespītējās. Taču Aupem kvalifikācijā vēl čābīgāk. Vajag vēl atbrauc vienkārši no darba. Tā kā nevarēja dabūt brīvu un atbrauc kaut kādos 3, kamēr savās visas mantas ir 4. Aizgāju gulēt, viss kārtībā 7 no rīta augšā un tā nevar kaut kā sākties šodien. Finālā Aupem sadursme un ritenis nost. Šādi Baltijas čempioni te Klipa. Par otro vietu gan cīniņš. To guva Rihards Baumanis. Igaunis astē, Meņģelis astē. Bet aizmugurē? Noķert jau viens, bet apzīt jau nav tik viegli. Noturēja aizmugurē. Ar smiltenes finālu sāk saprast laikam bagī. Un tad kaut kā ar katru braucienu vien labāk, foršāk, vairāk tu visu izbaudot. Kaspars Meņģelis paskaidro, kādēļ šis paspēlēs ne tikai otro vietu, bet arī trešo. Baumanis esot labs sedzējs. Teicu savu iekšmaliņu,
vajag bremzēt strauji. Tur bija dzeltenā karoga līnijas, tad centos sabremzēs mierīgi izbraukt. Un Igaunis to izmantoja, paņēma lielāku plīkumu trajektoriju un lielāku ātrumu aizvien garām. Pilnpiedzīs bagīju klasē Baltijas čempions bija noprotams. Mārim Līcim bija tikai jāierodas uz fināla startu, lai rokās būtu jau otrais tituls pēc kārtas. Tā arī bija, lai gan priekšvalcienos notikuma raidi. Daudz ko noteikusi pirmās kvalifikācijas sadursme. Sacita visu priekšu, nevarēja pastūrēt. Tā ir nobrauca pa 4. un otrajā laikam no tā sitiena pirmajā braucienā Miroņa galva. Notrūka jau startā un pirmajā līkuma apgriezos un tā jau tad nebija jēga trakot. Cits latvietis Inters Grandāns trakoja, rezultāti nekādi. Bremzēšanas ceļu izvēlēs to vēlāko, ko tu rādi pirmajā līkumā pārmalu visu laiku? Tur tā lieta, jā, nesaprotu, kad to darīt. Bremzēt starti ir labi apmierināts es ar viņiem un vienkārši izlidoju ārā. Par liels ātrums ir. Tā katrs līd. Tieši tā. Grandānam gan bija cerības būt seriālā 2. vietu. Finālā bija vien jāapdzen lietuvietis Tautvits Urba, taču cīņa izpalika. Es stāvošs un mans konkurents tiešākais pabraucis 100 metrus priekšu ar tādu pašu situāciju, kā man paliekot startā tikai 100 metrus tālāk, un viņš izstājās. Un tādā veidā kļuva vicečempions. Abiem ķēdes? Abiem ķēdes. Un abi nospriedām, ka viņus šogad likvidēsim. Kārdāni, tā nākotne Grandānu bagijam, taču tas būs darbs ziemā. Todien bija jāapsveic komandas biedru līdzi. Mazliet startā ar Urbu pagrūstījāmies, bet ļoti minimāli viņam satrūka ķēde. Un tā arī es aizbraucu. Pierādīja, kuram tas tituls? Jā, šogad 4 gonkas, 4 uzvaras. Izpildīts maksimums. Lietuvā todien netālu no Mažeiķiem arī bija sacīksts rallija sprintistiem. Tur arī gāja karsti. Dažs labs no vietējiem finišēja vēkšpēdas trases malā augošos krūmos. Cits atkal ieveļas melorācijas grāvī tā, ka jumts pat zem ūdens. Mūsējiem triki tādi paši. Ričards Vīksna sabojāja žogu priežu dārzam. Motopatmalnieks pēc kūliņošanas vēl saņēma dunku no Toma bindas. Šis vēl ietriecās automašīnā. Tā klasē vientiltniekiem ar dzinējiem virs 1,6 litriem Emīlam Blūmam nekas cits neatlika kā finišēt. Sākumā Blūms mēģināja cīkstēties ar lietuviešu aizmugures pieziņu braucējiem. Otrajā ātrumposmā šos pat atzina, taču saprotot, ka visi sacīksti viens vienīgs taisnes, kur dažs no šāda bavāriešu auto izspiež ātrumu virs 200 km/h, Blūms nolēma netrakot. Šādi priekšā viņam Giedrijus Firants un Karolis Raišis. Nekas. Blūms arī šādi jau priekšlaikus Latvijas rallija sprinta čempions. Otrajā vientiltnieku klasē ar dzinējiem līdz 1,6 litriem nebija neviena no mūsu spīces, ne Jāņa Cielēna, ne Mārtiņa Kalniņa. Šādi te labākais Toms Zeleznevs. Ties viņš startēja Lietuvas ieskaitē, tāpēc pārējiem bija tikai atskaits punkts. No sākuma ar viņu nolēma duelēties Kaspars Kols. 2 dopos pat šis priekšā Zeleznevam, taču vēlāk ķibels ar auto lika nomierināties. Kols Latvijas ieskaitē vienalga pirmais, aiz viņu otrais Kristaps Lācis. Pilnpiecīņas klasē ar atmosfēriskajiem motoriem Intam Jeršovam uzradās cienīgs konkurents Raimonds Rozentāls. Lai katrā ātrumposmā šis apmainījās uzvarām līdz Jeršovu piemeklēja klasisku vaina. Pēdējā dopā apbrauta puses un Ints bija spiests atpalikt par pusminūti. Šķita, ka Jeršovs priekšā palaidīs pat Kasparu Breieru, bet nē, Jeršovs arī ar 3 riteņu piedziņu otrais, Rozentāls pirmais. Pilnpiecīņas klasē ar turbomotoriem visi sacīksti pagāja lietuvieša Giedrijus Sanotkus zīmē. Pret sacīkstes beigām gan 2 ātrumposmos viņi izdevās pārspēt kā nevaram, taču tas noveļams uz lietuviešu tehnikas problēmām. Notkusam noķīlēja motoru ūdens sūknis, tāpēc taukot dzinēju nācās atlaist. Nebars arī nebaz kaitēm. Te sāk slīdēt sajūgs, te izšķīda amortizators, taču vienalga. Viņš finišā otrais aiz Notkus, trešais te Aigars Bajārs. Pagājušā svētdienā Piķerniekos noslēdzās sezona Latvijas autošosejas čempionātam, arī Volgu klasē. Te attiecības nokaitētas, lai gan jāsāk ar citu faktu. Kvalifikācijā cīņā par labāko startu vietu, Jūra Pelmeru rekordu, izdevās pārspēt Aināram Šenfeldam.
Jā, viņš pārspēja apli laiku, kāds noturējies 23 gadus, taču kols norisinājās vēlāk. Pirmā brauciena starts un Andrejam Pauperam avārija. Vaininieks it kā Šeinfelds. Starts nenotika, tātad automātiski ir iesildīšanās aplis vēl viens. Un kāpēc viņš iesildīšanas aplī mēģina tādā ātrumā iet garām un man griež priekšā aizķerot man priekšējo spārnu stūru un ielido apmalēs. Nesaprotu, ko viņš izdarīja. Šeinfelds attaisnots, jo Luvs Ford nenostrādāja. Atkārtotajā startā kas līdzīgs. Pirmajā aplī Normundam Dobumam sadursme un atkal sliktais Šeinfelds. Normunds es redzēju, ka viņš man ir tuvu, bet tad, kad uzsāc pagriezienu, te jau tu vairāk neskaties spogulī, tad jau viņam ir jākontrolē, ko es daru. Blakā viņš nekāda nebija, ja man bija vieta, kur griezt. Pakaļ ritenī sitiens. Sadursme motoru muzeja līkumos arī izšķīra pirmā brauciena rezultātu. Te pirmais Andons Dolgopolos, kuram gan arī visi sāni nostrambāti, pūloties izlīst caur Dobumu un Šeinfeldu. Ar pakaļu pa sānu mazliet nošļūt, bet tās ir sacīkstes, ko lai saka. Protams, tagad jau analizējot sapratu, ka vajadzēja tur iekšpusītē mazliet aiziet, bet tagad jā, tur to laiku mazliet pietrūka laiks. Dolgopolova atgriešanās ierindā vien jau bija notikums, jo šis visu vasaru mocījās ar savu motoru reanimēšanu. Izrādās, arī te tas nestrādāja. Otrajā braucienā Dolgopolovs uzbruka līderim Šeinfeldam, taču nekā. Cīnījos pa pirmo, tad atkal kaut kas purkšķi un nebrauc. Es kaut kādu mirkli atkrita trešajā pozīcijā? Nē, vispār, jā. Jā, uz mirkli atkrita, tā arī paliku. Tā ir tehnika, ko lai saka. Šeinfelds gan šajā braucienā otrais. Visus te apzina Dobums. Malacis Dobums. Parādīja, ko māko var. Kur kā? Elkonī? Nē, Elkonī tieši nē. Elkons tas tā kā vairāk māc jājam zirdziņš. Viņš tur trases otras galas, viss, kur nāc vienkārši kā pulti. Nezinu, kaut ko purni, tā kā sāk stumt ārā. Nezinu. Bēda maza. Šeinfelds finalga, čempions. Šī klasē ar 1,6 litru motoriem. Hop! Un pirmajā braucienā visiem priekšā Ivo Ķilpis. Falštarts man bija. Falštarts bija un pēc tam nesabremzējos un Elkoni atgriezos. Tā bija bremzes tāds. Bet man jau pa falštartu jau tur droši vien iedos kaut ko vairāk nekā es tur man apgriezies. Jā, Ķilpis intrigu noturēja tikai pāris apļus, jo motoru muzeja iesīšanas blakus viņam nostājās favorīts laipnieks. Pēc pusapļa šis jau priekšā Ķilpim un Ivo sekojot sagriezās. Šādi pirmā brauciena liktenis bija izšķirts. Pirmais Pēters laipnieks, otrais Kristaps Ābols. Tiesa nebija skaidrs trešās vietas īpašnieks. Tas varēja būt kā Adoms Petrovs, tā Konstantīns Samuišiem. Piekāpās Krievs. Здесь он на выходе лучше вышел меня, и на спуске вниз меня выставило на всем ходу. А уже тормозить пора. А еще нельзя тормозить, надо газ держать. И там еле-еле тоже попал, поэтому вот так получилось. Skaisti cīņa, tādi lietuviešu vārdi. Боролись до последнего круга, вот как видели, чуть-чуть и машины пострадали, но думаю, на втором заезде также поедем, будем бороться до конца. Но у меня греется постоянная температура больше 100 градусов, так что тоже детонация идет, но не могу тоже ехать в полном темпе. Otrais brauciens bez izmaiņām. Laipnieks pirmais, tad Ābols un Petrovs. Kuri pazuda Ķilpis, vai tad atkal liksta ar ģeneratoru. Cīnījušies ir ievērojami, bet tagad arī samainīja. Arī jau pirmajā braucienā jau bija jau šaudījās. Tagad tas pats sākās, nezinu. Pēc tam tā kā palika labāks, bet tāpat pārliekot 4. bišķi uzšau un tu jau vairs neesi spējīgs neko izdarīt. Pēters laipnieks sezonā pirmais. Uz šķita klasē ar 1,3 litru motoriem. Šogad līderu godā būs viņa tēvs Aivars laipnieks. Pirmais brauciens uz šis pirmais. Mežak atstāja un kā otro. Otrais brauciens uz scenārijs līdzīgs, taču Mežaks paliek lēns. Sāk burbuļot, nezinu. Krievu tehnika. Nē, es nezinu, gan jau kaut kāds gruzis vai kaut kāds. Nogai, tagad benzīni ir modernāki, bez nekādiem gružiem. Jā, kā ir. Bet redz, simptomi tie paši, kas agrāk. Izrādās, Mežaku apzinot, Mārtiņš Vākstīņš tika pie zelta. Būtu trešais aiz laipnieku Mežaku, nebūtu čempions. Matīs pēdējā aplī palika kaut kur lēnāks, kamēr es izmocījos ar 1,6 kolēģiem, tiku garām viņiem, tikmēr jau, redz, sanāk tā, tas ir autosports līdz finiša karogam. Bet prieks patiesībā ir par kaut ko citu. Jā, prieks ir tāds, ka, 3. gads, esam tur, kur mēs gribējām būt.
Šajā sacīkstē piedalījās arī zem Rēncēna autokluba karoga startējošie. Tā brīvajā klasē pirmajā braucienā ātrākais bija Kristaps Grunte. Rimants Freimanis vienu zāpušiem piedalījās. Es viņu pieķēru, bet ir tā, ka viņam bišķi jaudīgāk mašīņš aiziet prom, un es vienkārši atlaidos, kāds toksturs skrien, es tā vadiņu noķert nevaru. Beigās šis tev uzdāvi. Jā, bēši sajauc un iedod pirmo vietu. Tā kā labi. Grunte rezultātu nopudelēja. Izkrita pāris skrūves, kas turēja motora aizsargpāni. Tiesneši parādīja karogu, kas nozīmē brauc boksos. Un tie, kur lasījuši papīrus, zina. Boksos ļauts doties 3 apļu laikā. Un tā kā līdz finišam bija atlikuši 2 apļi, Grunte varēja tiesnešu pavēli neievērot. Kā bija. Vismaz 2. braucienā Grunte pirmais. 2. Ainārs Skrivļa. Ja tā, kāpēc gan 1. braucienā Skrivļa pazuda no trases? Svečved nokrīt. Viss tehniski kļūms tikai un viss. Tagad ar visiem 4 svešodiem 2. Ar 4 iet labāk nekā 3. Bet ne 1. Gan jau. Vēl visu sezonu ir. Vēl viens posms būs. Mēģināsim. Izrādās Skrivļa palīdzēs Gruntem. Visu braucienu skatījos spoguļos, kas 2. būs, jo pa lielam tas, vai es kopā esmu 1. izšķīrās no tā, kurš nobrauks 2. Ja Rimants būtu nobraucis pa 2, tad viņš būtu 1. Ja Ainārs nobraucis pa 2, tad es esmu 1. Grunte 1. Starp citu standartnieku klasē labākais abos braucienos Edmunds Žigurs. 1. braucienā šim sakotājos bija Hermans Balders, 2. Andrejs Laipnieks, taču ne uz viņiem skatījies Žigurs. Galvenais bijis pievērēt viesos atbraukušos lēšus no brīvās klases. Tostarp arī gan eksotisko Moskviču. Sanāk tā, ka pa taisno tās mašīnas viņiem iet glauni, pa tiem līkumiem, kamēr dabūn šitam to, kā teikt, sakurinājis es to krastiņu viņam augšā, ka atkal griežās, tikmēr, pa līkumiem garām, pa taisno atkal viņa garām, un tā visu laiku tā mainamies, mēs te baigā cīņā visu laiku tāda intensīvā. Savas sacīkste bija arī startautiskiem noteikumiem atbilstošajai klasē ar 1,6 litru motoriem. Te pirmo braucienu vinnēja jau čempionu godā esošais Jānis Ciekals, aiz viņa Kristaps Mietulis. Apzināti lēdi priekšā. Svarīgi bija Arķom noturēt aizmugurē, ieraudzīja viņu, kaut kā pielika, tā. Ja doma bija nežēlīgi, nezināja, kas pa vainu mašīnai, un labi, kas finišā. Atvērāt kapatu un? Kauns stāstīt. Nav tavs tiekšā. Jā, pēļas šķupa caurumu, Mietulim gāzās ārā motoreļa, taču dzinēji izdevās saglābt, Mietuls 2. braucienā ierindā, tīs arī te viņš 2. aiz Ciekam. Riepas čīkstai tā kā būtu visa eļa sakrājusies stāv riepā. Nē, vienkārši slīdēja, jā. Bišķi pātri braucis, priekš tās situācijas, kā tās riepas spēja turēt. Beigās jau arī uzkars un slīdēja diezgan, jā. Dzirdējāt, konkurentos bija arī Arķoms Kašmutašvili, starp citu ar bijušo Mietuļa auto, taču Arķoms sniegums vājš. 2. braucienā pat dzinējs nodega. Pats sākums jau aizgāja tā, ka vajadzēja. Pirmo startu uztaisīju falšstartu, 2. bišķiņ tos apgriezienus paņēmu un līdz ar to apdzinu visi nacionāli. Kamēr ar viņiem sāku cīnīties, jau nebija jau varianti. Nacionālajā klasē ar dzinējiem līdz 2 litriem iznākums bija paredzams. Pirmais būs čempionos esošais Igors Zubkovs. 1. braucienā tā arī bija, 2. nē. Zubkovam priekšā Dmitrijs Savtājevs, Krievijas sportists. Обгонял на его ошибку? В комплексе. Где-то здесь нашел, где-то там, где-то пошире вышел, он повыше. Он из-за того, что кроется, перекрывает мне траекторию, естественно, он на выходе теряет скорость. Я заходил шире, и кругов за 5-6 догнал. Зубков поскадроили. Очков хватало, посчитали, поэтому щадил двигатель, мотор, и мне, наверное, достаточно было 2 места. Дмитрий быстрый пилот, моментов было очень много таких гоночных, настоящих, без дистанции. Гонка была потрясающая. Formulās savādāk. Kā brauciens, tā uzvarēja Gidijam Gudrāvičam. Turklāt Lietuvietis startēja kā pēdējais. Я не в зачете поехал, тут просто так, для количества машин, я думаю, покататься. Из последнего места? Да. То есть, я знал, что я все равно буду чуть-чуть быстрее, а так это был вопрос только времени. Jākam Kūlam zināms, kādēļ šis piekāpās leidim. Это машина будущей. Поэтому не стали с ним бороться. Трасса очень неровная, и тут может всякое случиться. Ехал на полгаза. Bet
bet šādi kūlam blakus netika kāds cits igaunis, Ains Lehers. Abos braucienos šis trešais. Не обогнать ветерана. Не получается. Четвертой передачи не хватало. Как ты тоже ветеран? Почти. Не столько, как он, но почти. Долго ездили вместе. В 88 году был в Викарике первый год. 26 лет. Ak jā, 1,3 litru ieskaitāja labākais mūsējais, Andris.